Labdien! Esmu Vēnis Kleiklīdis, sadales tīkla klientu līguma direktors. Tātad, kas tad mums jādara, ja mēs gribam ražot elektrību un pieslēgt šo ģeneratoru paralēli sadales tīklam? Elektroenerģijas tirgus likums nosaka, kad ir jāsņem ekonomikas ministrijas atļauja par ģenerējošo jaudu pieslēgšanu paralēlam darbam ar tīklu, un attiecīgi ir jāiziet šis ģenerējošās jaudas pieslēgšanas process, kas ir savukārt atkal regulēts ar ministru kabineta noteikumiem par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai. Tas ir nepieciešams, jo ģenerējošā iekārta faktiski ir iekārta, kas maina elektroenerģijas plūsmas virzienu. Jo kā tad plūst elektrība? No apakšstacijas pie katra klienta no mums. Ja mēs skatāmies zemespriegumā, tad no transformatora plūst līdz mums, un ja mēs pie sevis gribam uzlikt ģenerējošo iekārtu, tad mums ir faktiski jāpagriež, tā kā šis ģenerators strādās, elektrības plūsmas virziens pretējā virzienā. Un tas nozīmē to, ka ir vajadzīgi sadales tīklam jāveic aprēķini, cik lielas jaudas ģenerējušās iekārtas var pieslēgt, un kas ir jādara, lai viņas vispār varētu pieslēgt paralēlam darbam sadales tīklam. Savukārt mājsaimniecības lietotājiem ir vēl papildus iespēja pielietot neto norēķinu sistēmu, par kur es mazliet vēlāk stāstīšu. Tātad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir izdevusi sistēmas pieslēguma noteikumus elektroenerģijas ražotājiem, kur ir atrunāti pamatlietas, kas ir jāveic šim potenciālajiem ražotājiem, lai viņš varētu pieslēgt paralēlam darbam sadales tīklu savu ģenerējošo iekārtu. Pirmais un galvenais sadales tīklam ir jāuzzina. Tātad klientam ir jāiesniedz iesniegums, pieteikums šī ģenerējošās iekārtas uzstādīšanai jau esošā objektā vai jaunā vietā. Kas ir būtisks, ka faktiski ražotājs pats sedz visas ar šo ģenerējošo jaudu pieslēgšanu saistītās izmaksas. Bet ražotājam par to, ko viņš nodos tīklā, jaudu nebūs jāmaksā sadales tīklam, nekas būs jāmaksā tikai tad par to jaudu, kas viņam nepieciešama kā lietotājam, piemēram, lai nodrošinātu iekārtu darbību tajos momentos, kad ģenerators nestrādā. Tātad, ja jums ģenerējošā jauda 1 megavats, bet jums pašpatēriņam vajag 10 kilovatus, tad jūs par sadales pakalpojumiem maksāsiet tikai par 10 kilovatiem par šo jums nepieciešamo jaudu nodrošināšanu. Protams, pēc jūsu iesnieguma saņemšanas mēs izdodam tehniskos noteikumus. Pēc tehniskajiem noteikumiem lietotāja pusē ir projektēšana. Projekts ir jāsaskaņo ar visām atbildīgajām pusēm, tai skaitā arī ar sadales tīklu. Pēc šīs projektēšanas beigšanas mēs izsludinām konkursu, ja nepieciešama būvniecība, attiecīgi tiek iegūts jau piedāvājums par to, kas ir cik tas izmaksās šī būvniecība, tad tiek noslēgts pieslēguma līgums, notiek pieslēguma izbūve, un jau pēc pieslēguma izbūves tiek slēgts sistēmas pakalpojumu līgums par pašu pieslēgumu nodrošināšanu, un attiecīgi pēc tam var sākt ģenerējošo iekārtu testēt un darbināt paralēli ar sadales tīklu. Tātad, kas ir vēl būtiski, kad pirms ģenerējušo iekārtu pārbaudēm, jo šīs lielās ģenerējušās iekārtas, kas ir lielākas par 11 kilovatiem, faktiski visām ir jāiziet pārbaudes cikls, 72 stundu darbības pārbaude ar mērījumu veikšanu par to, lai tīklā nenonāk
harmonikas, kas var bojāt gan mūsu iekārtas, gan kādu citu klientu iekārtas, tad tas ir jāveic visām lielajiem ģenerējošajām iekārtām. Savukārt mazajiem mikroģeneratoriem, ja viņu inverteri ir iekļauti sadales tīklu inverteru sarakstā, tad šāda pārbauda nav jāveic. Šajā sarakstā ir dažādu ražotāju inverteri, tie, kuriem ir bijusi jau pārbaude, un attiecīgi, ja viņš ir no šī saraksta, tad atsevišķas pārbaudas nav. Tad sadales tīkls lielajiem ģeneratoriem izsniedz šo atļauju, veikt pārbaudu 72 stundu darba pārbaudas, un attiecīgi ir jāveic mērījumi. Mērījumus veic jebkura akreditēta laboratorija, kas var šādus mērījumus, sprieguma kvalitātes mērījumus veikt. Pēc pārbaudas noslēgšanās, ja tā ir pozitīva, tad viss ir bijis kārtībā, tad mēs sastādām aktu par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sadales tīkla sistēmu un izsniedzam atļauju elektrostaciju pieslēgšanai sistēmai paralēlai darbībai sadales sistēmai. Kāds tad ir parasti šis pieslēguma spriegums atkarībā no jaudām? Līdz 11 kW tas ir pārsvarā mikroģeneratori, kurus pieslēdz mājsaimniecības, bet var gadīties arī kāds mazs juridisks uzņēmums pieslēdz šādas nelielas jaudas ģenerējošās iekārtas, viņas parasti pieslēdz zemsprieguma līnijā. Tad, ja mums ir māja, mēs gribam uzlikt saules baterijas uz mājas jumta, tad viņas pie šī paša mājas tīkla faktiski tiek pieslēgtas zemsprieguma līnijā. Jaudas jau līdz 250 kW parasti pieslēdzas pie zemsprieguma tīkla kopnēm, tas ir pie transformatora, jo tad mazāk svārstīs tiek spriegums un šo ģeneratoru darbinot, mazāk tiks svārstīts spriegums citiem elektroenerģijas lietotājiem. Lielākas jaudas jau līdz 2 MW parasti pieslēdz vidējā sprieguma līnijā, un līdz 10 MW parasti pieslēdz pie 620 kV kopnēm, tas ir pie 110 apakšstacijas kopnēm, 620 kV pusē. Virs 10 MW parasti pieslēgums notiek 110 elektrotīklam, tad pie pārvades sistēmas operatora. Bet, jebkurā gadījumā, aprēķins tiek veikts uz konkrētu pieteikumu ar konkrētiem ģenerējošo iekārtu parametriem pie konkrētā tīkla konkrētajā vietā. Tad pat tas, kāds ir lietotāja lielums, pieņemsim, ja lielveikals grib uzlikt uz sava jumta saules baterijas 100 kW, var izrādīties, ka tas tiks pieslēgts zemsprieguma līnijā. Jo viss ir atkarīgs no konkrētiem aprēķiniem, lai šīs ģenerējošās iekārtas pieslēgšana nepasliktinātu situāciju gan pašam lietotājiem, gan citiem lietotājiem no sprieguma kvalitātes viedokļa. Šeit tas pats tabulas lielumi ir sarakstīti, uzzīmēti bildē, tātad, ja mēs pieslēdzam pie 110 kV apakšstacijas, tad līdz 10 MW var pieslēgt. Vidējā sprieguma līnijā tātad var pieslēgt līdz 2 MW, pie zemsprieguma kopnēm, pie transformatoru šīm zemsprieguma kopnēm līdz 250 kW un zemsprieguma līnijās mazos pieslēgumus. Tātad par mikroģeneratoriem tur ir manām vienkāršāk, jo tur lielākoties var pieslēgt esošajā tīklā neko būtiski nebūvējot. Faktiski mēs tikai nomainam skaitītāju no savas puses, bet tāpat šis ģenerators ir jāpieslēdz apmācītai personai, kura prot to darīt, kura ir certificēta, un ir jāveic arī pārbaudes, vai ir slēgums pareizs, mērījums jāveic, tai skaitā arī mērījumi par, piemēram, sprieguma pazušanas gadījumā vai atslēdzas ģenerējošā iekārta. Faktiski Latvijā tas ir sadales tīklam pieslēgtajiem ģeneratoriem visiem līdz šim ir bijusi prasība, kad viņi
pazūdot barošanas spriegumam, tad no sadales tīkla pazūdot spriegumam atslēdz šī ģenerējošā iekārta. Tas ir saistīts gan ar drošību, jo man pašam ir bijis, kad darbinieki tiek aizsūtīti novērst bojājumu, bet no klienta puses nāk spriegums. Un kur radās spriegums? Benzīna tankā viens palaida to mopēda motoru ar ģeneratoru. Iesprauda vienkārši kontaktā un nāk spriegums. No blakus mājas zvana. Man te jocīgs spriegums, televizors sarāvies galīgi šaurs. Tas vēl bija laikā, kad bija lampu kineskopi. Labi, ka nekas nenodega. Bet pēc būtības neviena iekārta pie tik zema sprieguma var tikt sabojāta, ja nav kvalitīvas aizsardzības. Tātad tas ir viens, arī mūsu darbinieki reizēm dabūm pa nagiem šādos gadījumos, var dabūt pa nagiem, jo no barojošās puses uzliek zemējumu, bet no lietotāja puses faktiski nav pamats domāt, ka tur ģenerējošā iekārta. Mēs gan jāsaka godīgi, šobrīd strādājam tā, kad pat tur, kur nav ģeneratora, var būt ģenerators. Jo, ja arī tur nav uzstādīts pastāvīgi ģenerējoša iekārta, tad tur var būt šis visos gan būvmateriālu veikalos nopērkomās ģenerējošās iekārtas, kur jebkurš var iespraust kontaktā un pēkšņi no otras puses plūst spriegums. Jo pārvietojamos ģeneratorus lieto gan mobilo tīklu operatori, kuri plānotu atslēgumu gadījumā ved uz savām torņiem ģenerējošās iekārtas, tā ka spriegums var būt vienmēr padots arī no pretējās puses šobrīd. Un faktiski, kā jau es teicu, mikroģeneratoriem nav no mūsu puses prasība veikt 72 stundu darbības pārbaudi, ja šis inverters ir iekļauts mikroģeneratoru inverteru sarakstā. Informāciju visu var iegūt sadales tīkla mājaslapā un gan par invertoru sarakstu, gan kopumā par elektrostaciju pieslēgumiem. Tad šeit ir bildes veidā parādīts, tātad ir mūsu elektrotīkls, kur ir skaitītājs, kur mēs uzstādam skaitītāju tādu, kurš spēj skaitīt elektroenerģijas plūsmu abos virzienos. Un šādi skaitītāji visi ir viedie, tad mēs viņu pa distanci pēc tam nolasīsim, un mūsu mājaslapā jūs varēsiet redzēt gan elektroenerģijas patēriņu, ko jūs tērējat, gan to, ko jūs nododat tīklā. Attiecīgi, uzstādot ģeneratoru, tiek uzstādīts arī inverters un pieslēgts kaut kur iekšējā tīklā. Ļoti svarīgi tātad, lai vai nu šis inverters vai kaut kāda cita aizsardzības iekārta automātiski atslēdzas pie sprieguma pazušanas. Ir šāda prasība. Protams, ja atslēgsies pats ģenerators vai inverters, ko parasti iestrādā inverterē šo automātiku, tad, ja mūsu pusē ir remonti vai bojājumi, tad jums nebūs sprieguma. Ja jūs uzstādiet šī vietā speciālu automātu, kas atslēdz tikai pieslēgumu mājai, tad, ja šis inverters to nodrošina, tad pēc būtības var palikt mājas spriegums. Bet tas jau ir lietotāja pusē izvēle. Cik man zināms, tad pamatā visos inverteros ir iekšā iestrādāta šī automātiskā aizsardzība sprieguma pazušanas gadījumā. Tas nozīmē to, ka, ja no mūsu puses sprieguma nav, tad arī saules baterija neko neražos un tīklā nedos. Tātad daži fakti. Pie mums ir pieslēgtas mūsu sadales tīklam pieslēgtas 485 elektrostacijas ar vairāk kā 320 MW kopējo jaudu un 318 mikroģeneratori ar 1,8 MW jaudu. Tas ir mikroģeneratoru gadījumā nedaudz virs 5 kW vidējā ģeneratora jauda. Tagad mazliet par to, kur tad paliek tā elektrība. Jo, ja jau mēs ražojam, tad kaut kur tā elektrība jāliek. Un, protams, lielie ražotāji pieslēgti pārvades tīklam, un viņi var atrasties Latvijā vai kaut kur citur, pa pārvades tīklu elektroenerģija nonāk sadales tīklā, un attiecīgi mēs piegādājam līdz katram lietotājam. Ja jūs esat pieslēgti sadales tīklā vai pie vidējā sprieguma vai zemspriegumā, tad
jūsu ģenerējošā iekārta pados elektrību šajā tīklā. Bet no finanšu viedokļa vai no naudas plūsmas viedokļa mēs uzskaitam elektroenerģijas plūsmas, gan to, ko jūs tērējat, gan to, ko jūs saražojat, un atdodam elektroenerģijas tirgotājam. Pie kam vēl juridiski, ja skatās uz šo jautājumu, jūs variet no viena pirkt elektroenerģiju, kas jums nepieciešams savām vajadzībām, un pilnīgi citam pārdot to, ko jūs saražojāt un nodevāt tīklā. Tātad tie var būt divi dažādi tirgotāji, gan jāsaka praksē parasti ir, ja tas nav obligātais iepirkums, tad lielākoties ir viens un tas pats tirgotājs. Obligātā iepirkuma gadījumā tieši tā arī ir. No kaut kā jūs pērkat elektrību, piemēram, no Latvenergo elektrumu pērkiet elektrību, bet obligātā iepirkuma funkcijas veids enerģijas publiskais tirgotājs, kurš iepērk obligātā iepirkuma ietvaros saražoto elektroenerģiju. Tātad divi dažādi tirgotāji, atkarībā no elektrības plūsmas virziena. Kas tad faktiski, ja mēs nevaram pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kas tad ir tas, kā tirgotājam pēc būtības ir iespējas vērtēt jūsu elektroenerģiju, kur jūs saražojāt un nodevāt tīklā? Viens no variantiem ir skatīties pēc Nord Pool Spot biržas cenām. Cik no jums kā lietotājiem ir biržas cenas? Es teiktu, labs līmenis. Diezgan daudz ir aktīvu lietotāju, kuri ir izvērtējuši šīs iespējas. Tātad, ja ražo elektrību un nodot tīklā un vienojas ar tirgotāju, ka viņš iepērk, tad es gribētu teikt, ka lielākoties tirgotājs tomēr skatīsies, pa kādu cenu viņš viņu var pārdot tālāk. Un tas ir elektroenerģijas biržas cenas. Tur gan jāņem vērā, ka Nord Pool Spot biržas cenas ir nobīdītas par 1 stundu, jo ir dažādas laika zonas. Kāds tad izskatās klasiska saules bateriju elektroenerģijas ražošanas profils? Tas ir 2. maijs, viena lietotāja saules bateriju profils, kur var skaidri redzēt, kad, varētu teikt tā, ap 9 tā īsti sākās, un pa dienas vidu atkarīgs no laika apstākļiem. Protams, būs apmākusies diena vai kādas stundas dienā kritīsies šī saražotā jauda, bet, ja ir saulaina skaista diena, tad tā arī būs, kad dienas vidus viss būs smuki, gan arī vai taisni. Un, protams, no rīta un vakarā pakāpeniski no rīta tad pakāpeniski pieauga saražotais apjoms un vakarā pakāpeniski samazinās. Vēja ģeneratoram ir sarežģītāk, jo tur ir viss atkarīgs no vēja ģeneratora uzstādīšanas augstuma zināmā mērā, kur jo augstāk uzstādi, jo stabilāki vēji, bet ja viņš ir mazas jaudas ģenerators, tad viņš zemu atrodas un šī vēja plūsmas ātrums ir ļoti mainīgs dienas griezumā. Bet viņš var būt arī tajos laikos, kad mēs esam mājās, kad mums tā elektroenerģija ir vajadzīga. Kāds tad ir patēriņa raksturs mājsaimniecībai? Protams, tas ir viens no lietotājiem, tas nebūtu nenozīmē, ka citiem tāds būs tieši konkrēti. Tas ir mans patēriņš konkrētajā dienā, 28. aprīlī, bija diezgan vēsa nakts. Naktī arī bija apkure ar elektrību saistīta, tāpēc ir nakts patēriņš. Bet kā redziet, pa dienas vidu es biju darbā. Biju darbā, tātad netērēju, vai tērēju ļoti maz. Un attiecīgi vakarā ierodoties mājās atkal ir pieaugums. Tātad mājsaimniecības lietotājiem dienas vidus nav īpaši, patēriņa īpaša, jo stāv tikai kaut kāds leduskapis, vēl kaut kādas iekārtas, kas mums bāzē dod nelielu jaudu. Savukārt lielam kārtīgam lietotājam, kas, pieņemsim, varētu būt lielveikals, kaut kāda ražotne liela, tur, ja ir klasiskais dienas maksimums, kas ir saistīts ar to, ka dienā arī tas 8 stundas kārtīgi ražo, pārējā laikā kaut kāda bāze stāv, šī gadījumā tad bāze ir ap 400 kilovatiem un dienas maksimums ir pie 800 kilovatiem,
Nu, šeit var redzēt, ka tas profils ir samērā taisnas. Nu, labi, šeit ir pusdienās gājuši. Nu, varētu būt kaut kāds ar ofisiem saistīts liels patēriņa objekts. Un tātad arī šajā objektā ir iespējams varbūt likt ģenerējošo iekārtu. Un šeit es teiktu, ka ļoti labi iedarētos arī saules baterija, kurai ir dienas maksimums. Tātad šajā laikā var maksimāli patērēt to, ko pats saražo. Kāpēc es tās grafikus rādīju vispār? No vienas puses it kā, kam tas vajadzīgs, bet no otras puses, kā tad sadalās tā cena, ko mēs maksājam par elektrību? Visa cena kopumā sadalās 3 pamatvērtībās – sistēmas pakalpojumi, obligātais iepirkums un elektroenerģija. Protams, atkarībā no tā, kur mēs esam pieslēgti, kādā spriegumā, zemsprieguma līnija vai vidējais spriegums, mainās sistēmas pakalpojuma tarifs. Viņš var būt 40%, tas varētu būt vairāk tā kā zemsprieguma līnijas pieslēgums, kurā iekšā ir arī fiksēta daļa. Obligātais iepirkums vismaz šobrīd ir tīri uz kilovatstundām, maksājam par katru kilovatstundu. Nu, un elektroenerģija, tā ir tā daļa, par kuru mēs vienojamies ar mūsu elektroenerģijas tirgotāju. Tātad, ja mēs gribam uzstādīt ražojošo iekārtu, piemēram, saules baterijas, tad ir jautājums, vai mēs spēsim paši patērēt zināmā mērā šo elektroenerģiju tajā momentā, kad mēs ražojam. Jo, ja mēs tērējam tajā momentā, kad mēs ražojam, tad mēs neņemam šo elektroenerģiju, to, ko mēs saražojam tajā momentā un patērējam no sadales tīkla. Tātad sadales pakalpojuma šī maksa par kilovatstundu nebūs. Iedzīvotāju gadījumā, piemēram, 4,4 centi. Obligātais iepirkums, ja jau mēs nesaņēmām no sadales tīkla elektroenerģiju tajā momentā, tad arī nav. Un arī elektroenerģijas daļa nav, jo mēs nesaņēmām tajā momentā no tīkla. Tātad visekonomiski izdevīgāk ir tērēt tad, kad ražo. Bet nevienmēr tas ir iespējams. Tātad, ja mēs varam tērēt elektroenerģiju tad, kad mēs ražojam, tad faktiski iespējamais iegūms atkarībā no sadales tīklu tarifa, atkarībā no tā, tomēr, cik tad procentus mēs paspējam iztērēt, varētu būt ap 80–120 eiro par megavatstundu vai 8–12 centi par kilovatstundu. Un faktiski klientam ir ekonomija uz visām 3 komponentēm. Jo, ja es ražoju šobrīd man deg lampiņas, tad šīs lampas var tikt barotas no tā ģeneratora, kas ražo elektrību. Nākošais ir saražotais nodot sadales tīklā un patērēt citā objektā. Tur ir ekonomija tikai uz elektroenerģiju. Vai nu arī tie ir speciāli ražotāji, kas ražo tikai elektroenerģiju, nodot tīklā un vienojas ar kādu no tirgotājiem, ka viņš iepērk. Tad faktiski tā ir biržas cena mīnus tirgotāju uzcenojums. Pagājušajā gadu vidējā biržas cena bija 36 eiro par megavatstundu. Protams, atkal jautājums, kāds būs jūsu ražošanas grafiks, vai biržas cena varētu būt augstāka dienas vidū vidējā, bet tātad tas ir vienošanās ar tirgotāju, kurš no jums pērk elektroenerģiju. Ja tas ir obligātais iepirkums, tas ir cits gadījums. Tur jau ir cena, ko ir noteicis likumdevējs. Protams, arī šis gadījums ir tas, kad, piemēram, es zinu klientus, kam ir vēja ģenerators lauku teritorijā, uzkalnā, un viņam ir ražošanas bāze pilsētā. Viņam ir 2 objekti, šis vēja ģenerators plus ražošanas bāze. Tirgotājs no viņa prasa tikai par to daļu, ko viņš nesaražoja. Tad tas ir tas pats, ka faktiski par elektroenerģijas pārvadīšanu no savas ražotnes uz pilsētu faktiski viņš maksā sadales pakalpojumu. Jo tas ir cits objekts, un par visu, ko saņem ražošanas bāzē, viņš maksā sadales pakalpojumu. Nākošais gadījums ir patērēta daļēji nododot sadales tīklā. Tur jautājums ir, cik tad es patērēju pats,
spēju patērēt un cik es nodevu sadales tīklā. Nu, tur atkarīgs ir no šīs proporcijas arī 4-10 centi par kilovatstundu, cik tad es spēju pats notērēt tajā momentā, kad es ražoju. Mājsaimniecībām ir papildus iespēja, ir neto norēķinu sistēma, kur nodrošina sadales tīkls, tātad tur šis efekts ir, varētu tā teikt, elektroenerģijas cenas lielumā, plus nedaudz to, ko es paspēju pats patērēt tajā momentā, ka saules baterijas ražoja, piemēram. Ja man kaut kas ir mājās tās, ko es varu tērēt pa dienas vidu, tā kā tā saule ir, tad tas efekts ir lielāks, iegūms ir lielāks. Ja es pa dienu atbraucu, piemēram, pie jums, šobrīd neko mājās netērēju, tad ir skaidrs, kad vakarā ieslēdzot teikanu, man būs jāņem elektroenerģija no sadales tīkla. Tad mazliet par neto norēķiniem, jo tas skar visus mūs, varbūt kā iedzīvotājus, bet tas nav izmantojams juridisko personu pieslēgumos. Tātad neto norēķinu sistēma tiek pielietot mājsaimniecības lietotājiem ar mikroģeneratoru pieslēgumiem. Mikroģenerators ir līdz 11 kW 3 fāzēs. Tātad neto patēriņš, kas tas ir? Tā ir starpība starp to, ko jūs saņēmāt no tīkla elektroenerģiju un to, ko jūs nodevāt tīklā. Un lietotājam jāmaksā ir par visiem, par sadales pakalpojumu un obligāti iepirkumu komponenti, par visu apjomu, ko viņš saņēma no tīkla. Tad, ja es no tīkla saņēmu 100 kWh, tad es par 100 kWh samaksāju par sadales pakalpojumu un par obligāto iepirkumu. Un par elektrības daļu tikai tik daudz, cik man pietrūka. Ja es tīklā atdevu 80 kWh, pietrūka 20, tad par 20 maksāju par elektrību. Ja es kādu mēnesi saražoju vairāk nekā patērēju, tad pārpalikums tiek ieskaitīts nākošajā mēnesī, kā varētu teikt, elektrības avanss. Bet tieši elektrības daļā. Un šī ieskaitīšana nākošajā mēnesī ilgst līdz 31. martam. Un tad viss atkal sāks no 1. aprīļa no sākuma. Šeit ir neliela tabula, kā tas ir aprēķinos dabā. Tātad oktobrī patēja no tīkla 500 kWh, tīklā nodevu 200, neto patēriņš 300. Ko tad es maksāju savam elektroenerģijas tirgotājam? Tirgotājiem samaksāšu par 500 kWh sadales pakalpojumu un obligāti iepirkumu komponentes un par 300 kWh par elektroenerģiju. Pienāca nākošais mēnesis novembrī, 400 patērēju no tīkla, 400 tīklā nodevu, neto 0, attiecīgi par sadales pakalpojumu samaksāju par 400 un obligātu iepirkumu komponenti, par elektrību 0. Tātad es iekonomēju elektrības daļu. Decembrī 300 saņēmu no tīkla, 500 nodevu tīklā, neto ir mīnus 200. 200 paliek uz nākošo mēnesi. Attiecīgi par sadales pakalpojumu samaksāju par 300 kWh, elektrība 0. Attiecīgi, ja mēs skatāmies februārī, 500 patērēju no tīkla, 300 nodevu tīklā, 200 pietrūka, 100 vēl bija no iepriekšējā mēneša uzkrājums, attiecīgi 500 kWh es samaksāju sadales pakalpojumu obligāti iepirkumu komponentes, bet elektrība tikai 100. Jo 100 vēl bija iepriekšējā mēnesī. Un pēdējais mēnesis marts ir būtisks ar ko, kad, ja gadījumā martā es saražoju vairāk nekā es patērēju, tad mīnus 150, šis 150 uz aprīli nepāriet. Jo tas ir pakalpojums, ko sadales tīkls sniedz no savas puses, ar tirgotāju nav atsevišķi jāvienojas, tirgotājiem mēs paziņojam, ka šim klientam ir neto norēķini. Bet es zinu, ka neviens mājsaimniecības lietotājs ir vienojies ar tirgotāju, varbūt mazliet savādāk rēķināt šos norēķinus, piemēram, pēc biržas cenas. Mājsaimniecības lietotājs arī var vienoties ar tirgotāju
Un tad tirgotājs mums paziņo, ka tirgotājs būs tas, kurš iepērk no mājasemniecības lietotāja, no šī mikroģeneratora īpašnieka elektroenerģiju. Šajā gadījumā mēs neto norēķinu sistēmu nepielietojam. Ja šī iepirkšana no tirgotāja puses beidzas, mēs savukārt atsākam neto norēķinu sistēmas pielietošanu. Paldies! Jautājumus? Paldies, lektoram! Aplausi! Jautājumi? Labdien! Vai sadales tīkls prasa naudu par skaitītāju nomaiņu mikroģeneratoriem? Tikai par skaitītāju maiņu mēs neprasam naudu, bet ja ir nākas kaut ko izbūvēt, tad ir maksāšana, jā. Un kāda ir pareizā rīcība, ja tomēr kāda sadales tīkla nodaļa šo naudu prasa? Es ļoti ceru, ka tas tā nenotiek, bet jebkurā gadījumā, ja ir pieslēguma līgums, kur rakstīts, kad ir samaksa, tad šis kaut kāds būvniecība vai kaut kas darbi jāveic, tad attiecīgi nevienmēr varbūt klients redz, vai notiek kaut kādi darbi no mūsu puses, jo viņi varbūt nevienmēr atrodas pie paša klienta šie darbi. Bet visvienkāršākais paziņot uz mūsu telefonu. 80 403. Vai sadales tīkli neplāno caur savu tarifu kaut kādā veidā atbalstīt saules paneļu novietošanu uz mājsaimniecību? Es teikšu tā, tas ir interesants jautājums, jo no vienas puses, ko dara lietotājs? Kamēr, pieņemsim, maziņš ciematiņš, 200 metri no transformatora. Kas notiek? Pirmais uzliek saules bateriju. Pa dienu, jo visi aizbrauc pusdienās strādāt. Pa dienu saule ražo un nonāk tīklā. Faktiski viņa nonāk tīklā, nonāk līdz transformatoram, jo nav jau neviena, kas lietot tanī ciematā. Un aiziet pie nākošajiem lietotājiem, varbūt pie kāda gatera, kas ir pie cita transformatora. Tad elektrība plūst uz transformatoru. Vakarā cilvēki atbrauc mājās, tērē. Elektrība plūst no transformatora. Lai elektrība no transformatora atplūst līdz lietotājam, ir sprieguma kritums neliels. Tieši tāpat arī dienā, kad pieslēdz šo ģenerējošo iekārtu, elektrībai, lai plūstu pretējā virzienā, ir vajadzīgs neliels sprieguma kritums. Tad pie klientiem kopumā ņemot, spriegums svārstās vairāk nekā tad, ja viņas tur nebūtu. Ja tas ģenerators strādātu tad, kad klienti tērē, tad spriegums svārstītos mazāk. Bet viņš jau iznāk, ka strādā tad, kad klienti netērē. Jo pa dienu mājasemniecības lietotāji aizbrauca strādāt uz darbu. Un kamēr mēs uzliekam pirmo ģeneratoru, pieslēdzam paralēlam darbam sadales tīklu, parasti problēma nav. Otru arī vēl visticamākais problēmas nebūs, bet ja gribēs visi kaimiņi salikt, tad var gadīties, ka mums būs jāpārbūvē viss tīkls. Jo, lai varētu nodrošināt spriegumu kvalitāti, mums būs varbūt lielāks šķērsgriezuma kabeļi jāsaliek vai gaisvadi jānomaina, tad tas maksā. Un vai atbalstīt to, lai mēs ieguldam naudu vēl papildu? Mēs jau tā būsim spiest ieguldīt naudu zināmā mērā, jo faktiski ražošana dalīta pa sadales tīklu, pat šo tīklu zināmā mērā gan samazina mums zudumus, jo tomēr tiek ražots kaut kur tur, kur ir patēriņš, bet ja tas tiek saražots jau vairāk nekā ir patēriņš tanī punktā, tad mums šī elektroenerģija jānogadā pie cita lietotāja ir. Viens no veidiem, kā samazināt šīs svārstības, ir uzlikt akumulātoru baterijas mājās. Jā, protams. Varbūt, kad jūs varētu vērtēt tādu iespēju, ka jūs atbalstat tieši šo te bateriju izmaksu. Un kurš par to maksās?
Labi, jūs pieminējāt mazu ciematiņu. Mazā ciematiņā tikko tā visi neaizbrauc. Tad jums droši vien arī tad būtu jābūt uzskaitē, cik kurā ciematiņā patērējās, līdz ar to varētu izteikt. Tad šajā ciematā uz šādu apjomu var uzstādīt un mēs to atbalstam. Pareizi? Pareizi. Kas notiek ar Rīgu? Tas nav ciematiņš. Rīgā varētu būvēt un būvēt un būvēt un būvēt mikroģenerācijas stacijas un nenosakt. Rīgā tik un tā visu laiku patērējās. Pārvada nav. Ok, ir, bet viņi minimāli. Tā kā, teiksim, Rīgā, lielajās pilsētās uz māju jumtiem varētu kā stādīt augšā. Jā, tā kā tā ir tomēr iespēja. Jā, es piekrītu, ka lietotāji var likt virsū šīs ģenerējošās iekārtas. Jebkurā gadījumā tas ir labi, ka zinām mērā šī ģenerācija izkliedējas, bet tam ir zināmas robežas. Protams, Rīgā ir daudz lielākas iespējas. Bet, kā jau es teicu, kad visefektīvāk ir tad, ja tu saražo un tērē ražošanas momentā. Tas ir pats efektīvākais veids. Tas var būt jebkurā vietā Latvijā. Vienkārši, ja mēs ģenerējošo iekārtu uzliekam tik lielas jaudas, cik aptveri mums tādā momentā maksimumā, cevišķi runājam par saules baterijām, ja mēs redzam, ka mums dienas vidū ražotnē ir kaut kāds tur, vai veikalā ir patēriņš, tur pieņemsim 50 kW, tad liekam 50 kW saules baterijas un dienas vidū par dārgu elektroenerģijas cenu mums faktiski varbūt nebūs jāmaksā. Arī varbūt nedaudz ar mūsu centra pieredzi, kā redzējāt, lejā tur stāvējušas invertors, un arī mums ir uzlikt šie saules paneļi, un mēs arī, kad izvēlējāmies šo jaudu, ko uzstādījām, mēs skatījāmies tā, lai, teiksim, vasaras sestdienā, kad mēs šeit centrā neesam, lai tā mūsu bāzes patēriņš arī atbilst tā jaudē, ko mēs uzstādām, tāpēc mēs arī uzstādījām tikai 2 kW jaudu, lai nebūtu tā situācija, kad mums jālaiž atpakaļ tīklā, un līdz ar to, jā, mēs, ja mēs visu patērējam, mēs tiešām par elektroenerģiju iegūstam krietni vairāk nekā, ja mēs viņu laistu atpakaļ tīklā. Tā kā, jā. Jo izmaksas un ieguvumi ir jāsalīdzina. Labi, paldies. Paldies.